Nu, labvakar. Es te šovakar sāku likt arī savai mašīnai šos te tālo uguņu papildlukturus. Pēc CSDD noteikumiem papildlukturu tālām gaismām drīkst būt, jābūt ar apzīmējumam HR, te ir. Starp citu, es viņus nopirku Somijas interneta veikalā Valostore, un par cik Somijā, Eiropas Savienībā, tas apzīmējums te ir, ja droši vien kāda AliExpressī nebūtu. Un gaismas stiprums, nezinu, kādās vienībās viņš tur ir, te ir uzrādīts 20, 20, un manas mašīnas lampām ir 20 un 20, un kopsumā tas cipars nedrīkst pārsniegt 100. Tā kā pēc tiem noteikumiem it kā viss kārtībā, bet viena nianse ar to uzstādīšanu. Es pirms kādu laika te sarkanajai mašīnītei arī uzliku viņu, spīd viņu ļoti labi, bet ir viena uzstādīšanas nianse. Kā senos laikos automašīnu tālos uguņus pa vienu signālu, pa vienu vadu ir 12 volti, piemēram, ieslēdz tālos 12, ieslēdz miglniekus pa vienu vadu 12, šeit tā nav. Un tai sarkanajai mašīnītei bija tā, ka pie lielās lampas 12 volti pienāka vienmēr, vienalga tālie vai tuvie, un pa kanšinu tiek padots signāls, un lampa pati skatās ieslēgt tālos, un rezultātā sanāk tā, ka es nemaz tik viegli nevarēju atrast, kur pievienoties pie tālo uguņu signāla, jo šeit no lampas nāk ārā melns un sarkans ar drošinātāju, tas aiziet pie akumulātora, to te atrast var viegli, baltais tas ir vadības signāls, nu pa viņu tur mazāk kā 10 mAh iet. Bet lieta tāda, ka nemaz nav tik viegli atrast to tālu uguņu signālu. Mums Latvijā te kā pāris tās firmām es mēģināju sazināties, viņi neko prātīgi nevarēja pateikt, es neteikšu, kuras firmas tās bija. Tad es uzrakstīju e-pastu tur uz Somiju, uz to Valostore pilsēta Olu. Un viņi man atbildēja, atsūtīja laipnu e-pastu. Ja tā mašīna ir jaunāka nekā kaut kāda gada, tādā gadījumā tas signāls tālie tuvie tiek padots pa kanšinu, un tad jātais ir savādāk. Un es dabūju nopirkt vēl šādu te komplektiņu, kas sastāv no 2 ierīcēm. Šo te bija jāliek iekšā tajā diagnostikas spraudnī, iesprauž viņu iekšā, jāuzinstalē mobilajā telefonā speciālā aplikācija, tajā aplikācijā es savienojos ar šo te spraudni, tam spraudnim pasaku, ka tad, kad saņemsi tālo uguņu signālu, tad esi tik labs, pārraidi to tālo uguņu signālu uz šo te relēju. Un pēc tam mobilo telefonu jāpievienojas šim te relējam, un es viņam saku, ka tad, kad tu saņemsi signālu, tad esi tik labs, pārraidi padot to signālu uz to un to kontaktu. Un tikai tādā veidā. Nu, diemžēl tas arī maksāja tas komplektiņš kādu 100 eiro. Bet, nu, tā bija jātaisa. Bet tā lampa spīd tiešām ļoti labi. Un, ja mana kundze sarkano mašīnīti brauc dienā kādu 120 km, viss pa mežu, neviens pretī braucošās mašīnas nav, tur daudz zvēri skraida, un tie tālie uguņi ļoti labi palīdz. Labi, čau, es turpināšu likt klāt. Nu, ja tuvie, pasaki. 20 metri. Tur var stāvēt ceļa vidū, un es tik un tā neredzu. Jā, un tagad ieslēdz tālos. Kā dienā. Līdz, ka mums nav jābrauc. Jaunie tāli ar vecajiem tālajiem. Jo man, kad es braucu no rīta, man vienmēr ir bail, ka es neredzu, ja tur zvērs ir. Pāri jau visus varu, jo man vajag paspēt, vai viņš nāks ārā. Tu brauc, uz turien brauc, vismaz tagad ziemā noteikti būs tumsā, un mājās brauksi tumsā, un praktiski pāris mašīnas pretī tikai. Jā. Iznāk, ka gandrīz 99% laikam tikai tāliem tiek braukts.